es eju mājās, es domāju, es nesmēģēšu, es izmetu ārā to paciņu. Nākošā rītā es pamožos, un es eju meklēt, kur es viņu esmu izmetis. Ja es neatradu, tad gāju pie draugiem prasīt, vai nevar iedot. Jā. Un tā tas turpinās. Tā ir. Man kādreiz cilvēki ir teikuši, kad es stāstu, ka Dievs mani brīvu darīja, man teikuši, tev tāds liels gribas spēks. Jā. Es varu teikt, tāds bija mans gribas spēks, kā es stāstīju. Jā. Un cilvēks ar saviem spēkiem, viņš nevar no grēka važām izrauties. Tieši tā. Ja dēls jūs darīs brīvus, tad jūs patiesi būsiet brīvi. Un tad es aizgāju uz to dievkalpojumu, tas bija 1. jūnijas, un es vienkārši dievkalpojuma laikā, varbūt es pat visu neatceros, kā tur bija, kas tur bija, vai kāds par mani lūdza vai nelūdza, bet es atceros to, kad es Dievam lūdzu vienkāršu lūgšanu. Un es teicu, Dievs, piedod manus grēkus, izmaini mani un dod man spēku dzīvot tev.